Lai justos droši un ērti savos mājokļos, ir jābūt piesardzīgiem. Svarīgi ir aprīkot durvis ar slēdzenēm un dzīvokli ar signalizāciju. Bet vai nevēlamajam ciemiņam tas var būt šķērslis? Es esmu Raitis, kurš veiks eksperimentu, cik viegli iekļūt svešos dzīvokļos, izliekoties par santehniķi. Pirmais pārbaudījums bija iekļūt kāpņu telpā. Lai gan Rīgā lielākai daļai dzīvojamo māju ir uzlikts durvju kods, tas nesagādāja problēmas. Lielākoties kāpņu telpu durvis bija atstātas vaļā. Ja dzīvotāja paviršība, sanāk, ka kodam nav jēgas. Ja durvis bija ciet, tad blakus tām uz sienas bija uzrakstīts kods, kuru var viegli pamanīt jebkurš zaglis. Viens zvans pie durvīm un esam jau sastapušies ar pirmo dzīvokļa iemītnieku. Sveiki! Šis tāds ir Raitis. Vienkārši lieta tāda, ka apakšā ir kaut kas ar skaitītājiem no kārtībā, mums jāpārbauda. Vai tā? Šo Raitis iekšā? Jā. Ūdens rādītāji, jā? Jā, kur jums ir? Jums ir kaut kur pat tālu? Kaut kur ir, jā. Var nākt? Jā, var. Vienkārši mums ir skaitītāji, mums ir jāpārbauda. Jā, lūdzu. Jūs man laidīs iekšā tagad? Jūs domājat, ka vienkārši apstājās un netiek? Jā, tas ir tehniskā problēma visāds. Labi. Мама, тогда пусть посмотрит, нет? Пожалуйста. Nāciet iekšā. Man ir, jā, nāciet iekšā. Skaitītāji vajadzētu paskatīties, kas un kā kas notiek. Man ir kārtībā. Jums ir kārtībā ar skaitītāju, viss ir labi? Jā. Skaitītājs? Jā. Skaitītāji jūs varat parādīt. Jā. Jūs laidīsiet tagad iekšā? Ir tāda, ka es patiesībā neesmu nekāds santehniķis, nekāds pārbaudītājs. Mēs eksperimentējam cilvēks, cik viegli viņi ļauj iekšā. Es redzu jūsu bildi. Visi kārtībā, viss ir labi. Jūs tā bieži ļaujat svešiniekam ienāk iekšā? Ko lai es varu darīt? Jāuzticās. Man pašai nesen bija ar tiem skaitītājiem, kas reāli bija tā kā bija. Un rezultātā man kaut kā tīri psiholoģiski bija tā, ka tā reāli var būt kaut kas ar skaitītājiem. Apsardzes firmas iesaka ierīkot video novērošanas kameras pieejas kāpņu telpā, kā arī pilnībā jāpārbauda, kas tas ir par svešinieku, jo eksperimenta gaitā neviens no cilvēkiem pat nepajautāja, kas mēs esam un no kurienes nākam. Liktenis mēdz izspēlēt visdažādākos, nepatīkamākos jokus, un mēs nekad nevaram paredzēt, kurā brīdī kas ar mums notiks. Līdz ar to mēs arī iepriekš nevaram veikt savu finansu līdzekļu uzkrājumu, lai būtu gatavi šai nelaimei. Tā vietā to visu dara apdrošināšana. Ik viens var saņemt kompensāciju par nozagtām mantām, apdrošinot tās. Pastāv dažādu veidu apdrošināšanas, arī dzīvības, ja sanāk nokļūt situācijām, kad esi sastapies aci pret aci ar zagli, kuram ir ļauni nodomi. Profilaksē var izmantot drošības pogu. Tā ir palīdzības sistēma ar modernu tehniku, kas ieraksta sarunas un nepieciešamības gadījumā var noorganizēt nepieciešamo palīdzību. Jelgavas novadā bija gadījums, ka viena kundze, sirma ap 90 gadiem, viena pati dzīvoja savā mājā pēc drošības pogas pieslēgšanas. Tieši gadījums, kad arī pie viņas ielāgās, un viņa uzreiz nospieda drošības pogu. Un šī saruna viss ar šo ļaundara uzbrukumiem viņai tika ierakstīta un uzreiz centrāli izsauca policiju. Eksperimenta secinājumi. Zaglis var būt tik viens. Cilvēki nevaicāja, kas mēs esam, no kurienes mēs nākam, pat nepārbaudīja darba apliecības karti. Aplaupīšanas gadījumā jāizvērtē, kas ir svarīgāks – manta vai tomēr dzīvība. Katram ir jāapdomā sava drošība un jāpārliecinās, ar kādu mērķu vadīts pie tevis nāk negaidītais ciemiņš. Raitis Bērziņš, Edmunds Kanapēckis, raidījums Kivī.